Pirmā tēze - kvantu datoriem vajag algoritmus un programmatūru. Tas tiek aizvien vairāk atzīts. Te ir citāts no Eiropas komisijas viceprezidents Margaretas Vestāgers pēc viņas vizītes Kopenhāgenas universitātē. Labāk es to nevarētu pateikt, ka quantum hardware needs quantum software. Without the software, even the largest quantum hardware computer is only a small calculator. Tātad labi algoritmi un programmatūra ir tas, kas padara kvantu datoru kaut kam lietderīgu. Tātad tā otrā tēze - kvantu dators. Tas nebūs vienkārši ātrāks dators. Tas būs kaut kas fundamentāli atšķirīgs. Un ko tas nozīmē, ka tas būs kaut kas fundamentāli atšķirīgs? Tas nozīmē divas lietas. Pirmkārt, būs kaut kādas skaitļošanas lietas, ko mēs varēsim izrēķināt daudz labāk. Daudz ātrāk vai daudz precīzāk. Ko mēs kurā situācijā gribam. Bet no otras puses, kvantu dators nepātrinās visu. Būs lietas, ko joprojām būs lietderīgāk darīt uz parastā datora. Nebūs tā, ka mēs savu e-pastu sūtīsim no kvantu datora. Domāju, ka nekad. Un tādā pārskatāmā nākotnē, tas, kā es redzu kvantu dators, ir kā tādu palīgu superdatoriem. Šobrīd notiek tāds projekts, kur ietvaros 6 Eiropas lieljaudas skaitļošanas centros tiks uzstādīts pa nelielam kvantu datoram. Un tad kvantu dators un superdators darbosies kopā, katrs risinot to, kas viņam padodas vislabāk. Ja mums ir skaitļošanas uzdevums, kam vislabāk dara tradicionālais superdators, darbinām viņu uz tradicionālā superdatoru. Ja mums ir kaut kas, kas ir piemērots kvantu datoram, darām to uz kvantu datoru. Iespējams, tā jau būtu algoritmiski augstākā pilotāža, sadalām vienu skaitļošanas uzdevumu daļās, kas ir piemērots kvantu datoram un superdatoram, un darām katru no tām daļām tur, kur to ir vislabāk darīt. To sauc par hibrīdu skaitļošanu. Uztaisām no lieljaudas klasiskā datora un kvantu datoru hibrīdu, kas spēj vairāk nekā katrs no viņiem atsevišķi. Starp citu, viens no tiem 6 kvantu datoriem atradīsies Poznaņā, Polijā, un mēs būsim viņa galvenais partners no algoritmiskās puses, kas izmēģina algoritmus uz tā Poznaņas kvantu datoru, tad, kad viņš tur parādīsies. Un runājot par kvantu datoru lietojumiem, gan ilgtermiņā, gan īstermiņā, var tā kā nošķirt tādas divas pasaules. Viena tāda pasaule ir lietojumi, kas saistīti ar fiziku un ķīmiju, fizikas un ķīmijas labāku modelēšanu, un otra lieta ir tīri datoriskas lietas, kas būtu interesants man kā cilvēkam, kas nācis no tradicionālās datorikas un pirms kvantu skaitļošanas nodarbojies ar parasto datorzinātni. Tātad lietas, kas saistītas ar kaut kādiem datiem, ko normāli apstrādāt uz parastā datora, tātad attēliem, informācija par cilvēkiem, kaut kādiem transporta grafikiem. Un tas mērķis būtu šīs lietas ar kvantu datoru apstrādāt labāk. Runājot par fiziku, tātad to, kas notiek ar kvantu datoriem un kvantu sensoriem, sauc par otro kvantu revolūciju. Pirmā kvantu revolūcija bija kvantu mehānikas izgudrošana, jau vairāk kā 100 gadi. Otrā kvantu revolūcija, tas, kas notiek šobrīd un kurā mēs visi piedalāmies. Un jau pirmās kvantu revolūcijas laikā viens no kvantu fizikas pamatlicējiem Pols Dirāks un droši vien daudz citi pamanīja tādu lietu, kā fizikas likumi, kas ir pamatā lielai daļai fizikas un visai ķīmijai, būtībā ir pilnībā zinām. Tos nosaka kvantu mehānikas vienādojumi. Vienādojumi ir. Vienīgais jautājums ir, kā mēs tos vienādojumus pietiekami precīzi atrisinām. Un tas ir baigi sarežģīts jautājums.
Un tas bija baigi sarežģīts Diracam 1929. gadā. Tas joprojām ir baigi sarežģīts vislabākiem mūsdienu fizikas un kvantu ķīmijas prātiem ar vislabāko skaitļošanas tehniku, kādu cilvēks ir radījis. Nu, protams, ir mainījies mērogs, ir mainījušās ambīcijas. Tās lietas, ko Diracs gribēja atrisināt uz papīra, ir daudz vienkāršāks nekā tās lietas, ko mūsdienu kvantu ķīmiķi grib atrisināt. Bet fundamentāli tā problēma paliek tāda pati. Vai tā bija problēma par pāris atomu miedarbību Diracam 29. gadā, vai tā ir problēma par sarežģītu zāļu kandidātu vielas modelēšanu uz datoru mūsdienās. Kaut kas tajos kvantu fizikas likumos ir tāds, kas padara viņus grūti modelējams uz parastā datora. Un kaut kad pa vidu starp Diracu un mūsdienām bija Ričards Feynmans, 20. gadsimta fizikas, otrās puses fizikas lielā leģenda, viens no izcilākajiem fizikas popularizatoriem, kāds jebkad dzīvojis. Viņš pagriez to jautājumu tādā negaidītā virsienā. Te ir defekts, kvantu fizika ir grūti nomodelēt uz parastā datora, varbūt mēs varam no defekta uztaisīt efektu, uztaisīt kvantu datoru, kas to varēs labāk. Jā, šis bija tāds liels pagrieziena punkts zinātnē. Zinātne normāli attīstās pa solītim, un tādi asi pagrieziena punkti, kuri kaut ko izšķir, viņi gadās diezgan reti. Te ir viens no tiem. Es nezinu, vai es te būtu, ja nebūtu 1981. gadā kaut kas tāds nebūtu iešāvies galvā Feynmanam. Un jā, tas katrā zinātnes nozarē ir kaut kāds lielais sapnis, kas ir tas maksimālais, ko mēs varētu izdarīt, ja mums būtu tāda tehnoloģija. Kvantu fizikas un ķīmijas modelēšanā viens no tiem lielajiem sapņiem ir saprast ķīmiskās reakcijas, kas ir pamatā tam, kā slāpeklis pārvērš no gaisa, pārvērš pa slāpekļa savienojumiem augsnē, no kuriem pēc tam veidojas dažādi dzīvi organismi. Tātad augiem, lai augtu, vajag slāpekli. Viņi to slāpekli uzņem no dažādiem slāpekļu savienojumiem, kas ir augsnē. Slāpeklis ir arī gaisā, bet kaut kā viņam no gaisa jānonāk augsnē. Dabā to dara baktērijas. Tātad ar to, ko dara baktērijas, cilvēcei nepietiek, lai pabarot 7 miljārdus cilvēku, vajag diezgan lielu daudzumu pārtikas. Lai izaudzētu pārtiku, vajag slāpekļu mēslojumu. Slāpekļu mēslojumu tiek ražots ar Bosch-Haber procesu. Spiedienā, kas kāds 200 reizes pārsniedz atmosfēras spiedienu un temperatūrā kaut kur no 400 līdz 650 grādiem. Tāds industriālais process, kas cits starpā patērē 2% pasaules dabasgāzes un rada kaudz CO2 emisiju. Tad tas zilais sapnis šajā jomā ir iemācīsimies saprast, kas notiek augsnē un radīt labāku rūpniecisko procesu. Un tas, ar ko tas ir interesants no kvantu skaitļošanas viedokļa, ir, mēs zinām, kā tā molekula izskatās. Kas tur augstē baktērijām darbojas. Un mēs principā varētu viņu nomodelēt ar kaut kur 110 līdz 2000 kvantu bitiem atkarībā no tā, cik lielu gabalu no tās molekulas mēs gribam izgriezt un cik daudz mēs tur gribam nomodelēt. Tad tas lielais sapnis ir nomodelēt šo te, un tad sako vēl viens tāds liels izaicinājums, izdomāt, kā to varētu replicēt rūpnieciskā mērogā. Tad pārslēdzos no fizikas uz datoriku, tad datorikā viena liela lieta, ko varētu kvantu datoru, būtu meklēšanas starp daudzām iespējām. Atrast adatu siena kaudzē.
Tāds viens piemērs uzdevumam, kur jāmeklē adatas siena kaudzē, šifru uzlaušana. Šifram ir ļoti liels daudzums iespējamu atslēgu, un ir viena īsta atslēga, ar ko tas šifrs ir nošifrēts, un tas mūsu mērķis ir noskaidrot to īsto atslēgu, lai tālāk lasītu viss. Tā kā šifru uzlaušana, tas tāds ļoti tipisks uzdevums, kur mums tiešām ir jāmeklē adatas siena kaudzē, un kur tas viss ir tā uzkonstruēts, lai nekāda cita varianta nebūtu. Bet patiesībā skaitļošanā mums ir daudz situāciju, kur mēs meklējam adatas siena kaudzē. Var paņemt jebkādu plānošanas vai loģistikas uzdevumu, kur jāatrod īsākais ceļš caur daudziem punktiem. Tas arī ir uzdevums, kur mēs kaut kā meklējam adatas siena kaudzē. Tā adata ir labākais maršruts, un tā siena kaudze ir visi pārējie veidi, kā mēs varētu braukt. Un kvantu datori to varēs labāk. Tā kvantitatīvi jau jāpārbauda miljons iespēju, kvantu datoram tas nebūs miljons, tas būs 1000. Un vēl viens lielais sapnis šoreiz no datorikas puses kvantu un mašīnu mācīšanās. Tās divas absolūti visaktuālākās lietas, kas ir mūsdienu skaitļošanā. Mašīnu mācīšanās, lielie valodas modeļi, neironu tīkli. Ar mašīnu mācīšanos mēs tūlīt darīsim visu. Sapnis sakrustot to ar kvantiem, darīt labāk. Labāk vai no ātrdarbības viedokļa, tie mašīnu mācīšanās algoritmu darbības laiki kļūst aizvien lielāki, jau astronomiski lielāki. Darīt precīzāk. Mēs vienmēr gribam, lai mūsu mašīnu mācīšanās algoritmi strādātu precīzāk. Eksperimentāli padarbojamies ar jebkuru algoritmu, redzam, ka precizitāte joprojām nav tāda, kāda mēs no viņa gribētu. Vēl viens virziens varētu būt darīt to pašu ar mazāku enerģijas patēriņu. Tātad varianti ir daudz. Un to mašīnu mācīšanās uzdevumu ir ārkārtīgi daudz. Te ir divi, ar ko mēs esam kaut ko eksperimentējuši mūsu grupā. Mums ir bijis kopīgs pētījuma projekts pie CERN problēmām, kur 3 Eiropas valsts zinātnieki sadarbībā ar CERN skatījās, vai mēs varam kaut kā kvantu metodas pielietot mašīnu mācīšanā. Tātad redzam, kas notika lielo hadrodu pātrinātā, jo redzam sadursmi, gribam zināt. Tur bija Higgsa bozons. Higgsa bozonu mēs tiešā veidā nevaram novērot. Mēs varam novērot tikai tās pēdas. Kaut kur aizlidoja 2 fotoni, tiem fotoniem fiksēti tādi parametri. No tiem parametriem par to fotonu ātrumu un enerģiju mēs gribam izskaidrot. Bija tur tas Higgsa bozons, kas pastāvēja to ļoti niecīgo sekundes daļu vai ne. Vai otrs piemērs, tas, par ko stāstīja Zane Kalniņa, Accenture attēla apstrāde. Principā tas, kas ir kopīgs abiem šiem uzdevumiem, šie abi uzdevumi strādā tādām diezgan pamatīgām datu kopām. Sadursmes attēls vai pacienta attēls. Tas, ko mēs šeit reāli darām, ir mēs uz parastā datora no tiem lielajiem datiem izvelkam kaut kādus nelielus datus, kas sastāv no tiem svarīgākiem parametriem, un tad mēs tos parametrus ieliekam kvantu datoru atmiņā un mēģinam kaut ko no viņiem izskaidrot. Higgsa bozona gadījumā tie ir 8 parametri tai sadursmei. Tajā mūsu attēla apstrādes projektā ar Accenture tas bija lielāks raksturu lielums skaits. Tā pēdējā tēze, kas tā dabiski izriet no šī stāstījuma, ka daudziem praktiskiem uzdevumiem patiesībā pamatā ir vien un tie paši matemātiski jautājumi. Mašīnu mācīšanās metodas var būt līdzīgas, vai mēs apstrādājam Higgsa bozonu vai rentgena uzņēmums. Un tie fundamentālie matemātiskie jautājumi ir tie, kas mani un manu grupu visu laiku ir visvairāk interesējuši. Tās, fundamentālās metodas meklēšanai, ko mēs pēc tam varam pielietot, vai mēs meklējam labāko maršrutu starp daudzām iespējām, vai mēs meklējam kaut ko citu. Tāds vēl viens konkrēts piemērs. Mēs vienu brīdi strādājām pie kvantu algoritmiem lineāru vienādojuma sistēmu risināšanai. Tātad par to
pirms kādiem 10 gadiem bija lieli virsraksti populārzinātniskajā presē. Kvantu dators spēs vienā minūtē atrisināt milzīgas vienādojuma sistēmas. Tad tā ideja bija, ka ja mums ir liela vienādojuma sistēma, kas uzdota piemērotā veidā, mēs varam ātri uztaisīt kvantu stāvokli, kas apraksta risinājumu. Nu, tad ļoti interesants efekts. Nav piemērots katrai vienādojuma sistēmai. Tur pēc tam ir jautājums, kādu informāciju mēs varam dabūt ārā no kvantu stāvokļa. Bet potenciāli pielietojums pietiekami daudzās lietās. Vienalga, vai tie būtu kaut kādi fizikas vienādojumi modelēšana, nu, tāpēc par to algoritmu kaut kādā brīdī ieinteresējās arī pētnieki no Airbus, vai tā būtu mašīnu mācīšanās. Tā, nu, tad paldies. Paldies, profesor. Skatoties uz to, ko jūs jau šobrīd darāt, un runājot par algoritmiem, pie kuriem jūs strādājat, faktiski tā ir tāda gatavošanās brīdim, kad tad tie datori būs un varēs bliest iekšā, un tur viss strādās, un mēs būsim pirmie tur priekšā visiem pārējiem. Tepat tiek minēts, ka igauņi pirms 25 gadiem katru igauņu dzīvē iedeva Skype un ar tīģeru lēcienu apsteidz Latviju. Tagad Latvija ar kvantu lēcienu apsteigs igauņus. Nu, tas būtu tas mans sapnis. Jā, laikam es pat teiktu, ka igauņi apsteidz ne tik daudz ar Skype, kā ar datu drošību. Viņi uzlec uz elektroniskā paraksta, uztaisīja ļoti skaistu zinātnisku komandu datu drošībā un kriptogrāfijā, kas tagad Igaunijā attīsta dažādas citas idejas. Nu, jā, tad tas mans sapnis būtu, jā, ka Latvijā ar kvantiem notiks kaut kas tāds. Un man liekas, ka mums ir visi priekšnosacījumi. Mums kaut kā dabiski ir sakrituši tie priekšnosacījumi, daudzos gadījumos pateicoties laimīgām nejaušībām, teiksim tas, ka dažādi kvantu iniciatīvās iesaistītie cilvēki aizbrauc kaut kur studēt uz ārzemēm un iemācījās lietas par kvantiem, ko pēc tam bija iespējams salikt kopā. Tā ir laimīga nejaušība, un tagad mums tā nejaušība ir, un mums viņa jāizmanto. Runājot par to datoru, kur jūs minējāt Polijā, kur arī Latvija grasās izmantot, tad vai Latvijai ir nepieciešamība pēc sava kvantu datora un no drošības viedokļa? Vai var droši paļauties, ka vienmēr varēsim izmantot citur esošas kvantu dators? Jā, tas ir labs jautājums. Nu, tātad šajā brīdī es pamatā skatos uz kvantu datoriem citur. Nu, tātad būs tas poļu kvantu dators, tad ir vēl somu kvantu dators, kuru ir izstrādājis somu startups IQM, kurš bija uz Zanas Kalniņas slaidiem kā viens no lielākajiem ieguldījumiem kvantu skaitļošanas startupos. Tā kā šobrīd mēs esam kaut kur starp poļu ierīcēm, somu ierīcēm, Eiropā novietotām IBM ierīcēm, kaut laikam augot tām vajadzībām pēc skaitļošanas jaudām, kaut kādā brīdī var rasties jautājums par kvantu datoru Latvijā. Šobrīd es teiktu, ka tas vēl nav aktuāli, bet kaut kad būs. Nu, un pirms mēs ķeramies pie diskusijas, tūdaļ tā arī sāksies ar atbildu uz jautājumu, kāpēc mums to vajag, ko mēs ar to varam darīt, kas jau šobrīd tiek darīts. Arī jautājums, kas gaida savu uznācienu no paša sākuma, ir, kā mēs varam kvantu datoros ietekmēt kubitus, lai te vienmēr dara, ko mēs gribam, nevis katrai operācijai ir kāda nejaušība vai random rezultāts. Nu, mēs to varam darīt, izolējot viņus no absolūti jebkāda cita ietekmējošā faktora, atskaitot to, ko mēs viņam gribam pielietot. Tas ir ļoti sarežģīti, un tas ir tas, kāpēc kvantu datori ir prasījuši tik daudz laika. Kā izskatās algoritmu izstrāde kvantu datoram? Ko jūs darāt? Tā algoritmu izstrāde kvantu datoram, tā ir liela maldīšanās tumsā, un tad kaut kādā brīdī ienāk prātā ideja, kas ir absolūti atšķirīga no viss, kas ir pirms tam redzēts. Principā sanāk tādi 20 sēņotāji naktī. Nu, kaut kā uz to pusi. Starp 20 cilvēkiem ir ne tikai cilvēki, kas izstrādā pilnīgi jauns algoritmus, ir arī cilvēki, kas tos izmēģina, kas pielāgo esošos. Bet, ja mēs gribam radīt kaut ko pilnīgi jaunu, jā, brīžiem tas atgādina sēņošanu naktī.
Paldies jums, profesor! Paldies!